Lasīšu no Lūkas evaņģēlijas 17. nodaļas, no 11. līdz 19. pantam. Lūkas evaņģēlija 17. nodaļa, no 11. līdz 19. pantam. Un notika ceļā uz Jeruzālemi. Viņš gāja vidū caur Samariju un Galileju un iegriezās kādā ciemā. Te viņam pretīm nāca 10 spitālīgi vīri. Tie apstājās no tālienes un paceltā balsī sauca: Jēzu, Meistar, apžēlojies par mums. Un viņš tos ieraudzījis, tiem sacīja: Ejiet, rādieties priesteriem. Un notika, ka tie aizejot ceļā kļuva veseli. Tad viens no tiem, redzēdams, ka viņš kļuvis vesels, griezās atpakaļ un skaļā balsī Dievu slavēja. Nometās uz sava vaiga pie viņa kājām un pateicās viņam. Un tas bija samarietis. Tad Jēzus griezās pie tā un sacīja: vai visi 10 nav kļuvuši veseli? Kur tad tie 9? Vai cits neviens nav atradies, kas būtu griezies atpakaļ un Dievam godu devis, kā vien šis citautietis? Un viņš tam sacīja: celies, ej, tava ticība tev ir palīdzējusi. Tās tev pasakos par šo rakstvietu. Tās pasakos par tavu vārdu, kad mēs varam lasīt un smelties un saņemt tavas atbildes. Tās arī lūdzos par šo kalpu Raivi. Pieskaries viņam un runā Tēvs caur viņa lūpām. Āmen. Varētu apsēsties droši. Pateicības tēma no diezgan nepateicīga piemēra. Man, lasot rakstus, lasot šo notikumu, radās tāds priekšstats. Pateicības tēma no diezgan nepateicīga piemēra. Kāpēc? Tāpēc, kad 9 neatgriezās pateikt paldies. Tikai viens atnāca atpakaļ pie Jēzus pateikt paldies. Un cilvēka paldies par ko tad liecina? Cilvēka paldies liecina par to, ka viņš novērtēja, kas viņam tika darīts. No tā rodas pateicība. No tā rodas paldies. Un no novērtējuma rodas paldies. Mēs ar savu paldies novērtējam to, ko Jēzus ir darījis mūsu dzīvē. Mēs ar savu paldies novērtējam arī viens otru. Tu esi kādreiz sacījis, draudzes kontekstā, es domāju, draudze būtu viena no tām vietām, kur tas būtu jādara mājas cilvēkiem. Vienkārši ieskatījies cilvēkam acīs un pateicis paldies, ka tu esi. Sanāca jums kādreiz tā? Ne tikai dzimšanas dienās, ne tikai vārda dienās, bet ikdienā pasmaidīt un pateikt paldies, ka tu esi. Varbūt kādreiz dzīvē tev tas liksies, kas tur lieki vārdi, vajag visu ar darbiem padarīt. Līdz darbiem ir jānonāk. Sāksim ar vārdiem. Jo reizēm, tad, kad gribam steigties uzreiz ar darbiem, tad, bieži vien tāds šļus vien sanāk, vai ne? Vispirms ar vārdiem. Un es jūs arī tu iedrošinu darīt. Draudzē, ģimenē, kādiem tuviem mīļiem cilvēkiem, ej uz topiņu priekulē, satiec cilvēku, kur tu priecājies redzēt, pasaka paldies, ka tu esi. Man bija prieks tev satikt. Tas silda sirdis cilvēkiem. Tur nav uzreiz, ka tu kādu tur uzteic ļoti un nē. Vienkārši tu novērtē, ka tev tas cilvēks ir tavā dzīvē. Kad tev sanāca pēdējo reizi pateikt paldies Jēzum, ka viņš tev ir? Paldies, Krist, ka tu man esi. Paldies, ka tu man esi līdzās dzīvē. Paldies, ka tu mani tik ļoti nepilnīgu. Tādu, kuram vēl ir tik daudz jauku, kurš vēl daudz ko nezina, ka tu mani mīli tāds, kāds es esmu.
Ka tu man ļauj dzīvot mūsu mierīgā Latvijā, ka tu ļauj man būt draudzē, ka tu ļauj man iet, elpot, vēl darīt kādu darbiņu ar savām rokām. Paldies Tev! To ņemsim vērā, ka pirms paldies vienmēr ir vajadzība. Vajadzība. Lai būtu paldies, ir jābūt vajadzībai, iemeslam. Un iemesls ir šis novērtējums. Novērtējums, kas skan kā pateicība. Pat tajās reizēs, kad tu kādam saki paldies un tev neviens neko neatbild. Man ir bijuši tādas situācijas, kad tu saki paldies, ka tu esi. Vai vienkārši tu paldies par kaut ko. Un tad es redzu cilvēku acīs, ka cilvēks tā sakautrējās. Nu, ko tad tu mani? Es jau neko tādu. Bet paldies Tev. Es jau neko tādu neesmu izdarījis. Bet tomēr šim paldies ir bijusi vajadzība pēc Tevis. Arī tavā dzīvē. Iespējams, ja nebūtu tu, tad kāda dzīvē nebūtu šie paldies. Vai tu esi kādreiz no šāda skata punkta to padomājis? Iespējams, ka tu esi vienīgais cilvēks gada griezumā, kas kādam ir piegājis klāt un pateicis paldies, ka tu esi. Vienīgais. Jūs zināt, ka tādas situācijas ir. Mēs tā reizēm ģimenēs uzaugam, kur to saka ļoti bieži, un tevi apmīļo, un visādi citādi par tevi rūpējas, bet tad ir cilvēki, kuri to nav dzīvē izjutuši. Un tā, ka viņiem tu pasaki paldies, tu redzi, cik ļoti, tu redzi, ka tā nav viņu ikdiena. Tas ir kaut kas ārpus viņu komforta zonas. Kādam tavs paldies, tavu pateicība var kļūt kā solis, kā atspērienu solis nākotnē tiekties pretī Kristumu. Tavs paldies var kādu izvest ārā no kāda tumšāka dvēseles stāvokļa. Tavs paldies var kādam kļūt kā gaismas stars drūmā lietainā dienā. Ar šiem 10 spitālīgajiem. Arī viņu pateicība nav bez iemesla. Viņi ir dziedināti no spitālības. Es varu galvot, ka neviens no mums šeit spitālību nav redzējis. Kas tad ir tā spitālība? No sengrieķu teksta lepis, zvīņu ēde, jeb zvīņu plēksme bija spitālība, jeb hroniska slimība, ko izraisīja viena ļoti indīga baktērija. Kā plēksnes cilvēku ķermeni noklāja spitālība. To sauca par spitālību. Un spitālība tajā laikā nozīmēja ne tikai saslimt ar vienu ļoti lipīgu slimību. Citi to mēģina klasificēt kā kašķi. Nevajag jaukt divas dažādas lietas. Kašķi ar spitālību divas dažādas lietas. Starp citu, spitālība neniezēja cilvēkiem. Viņi nekasījās. Viņiem bija tendence plēksnes sev paplēst nost, jo tas kaitināja, bet viņa neniezēja. Un tas klāja visu ķermeni. Un spitālīgie tajā laikā bija vispār izstumti vecajā derībā no sabiedrības. Ja tu saķēri spitālību, ja tu saslimi ar šo baktēriju, tad tev tā laikā valdība ir baznīca, tajā laikā valda baznīca, un tev tā laika garīdznieki vienkārši izstūma laukā no tā ciema vai no tās pilsētas, kur tu dzīvoji. Viņiem bija noteikti reģioni, kur tie spitālīgie pulcējās. Viņi bija nešķīsti cilvēki. Iedomājies, viens cilvēks saslims ar spitālību, tur nāk garām man kāds paziņu, viņš man ierauga, viņš saka, ak, tu nešķīstais, nenāc man tūmā. Briesmīgi sajūta. Nešķīstais, nenāc man, un tie cilvēki to tā piedzīvoja. Tagad, ja mums kādas slimības, mēs atskrienam uz dievnamu, un mēs zinām, ka lai kādi mēs tur būtu, lai kādas būtu mūsu slimības un vainas, mēs zinām, ka mēs varam būt dievnamā savā draudzē, lūgt Dievam dziedinājumu, jeb atdot šo vainu viņu rokās, un Dieva ziņā ir, kā viņš tiks ar tavu slimību galā. Tajā laikā spitālīgs, nešķīsts cilvēks pat nevarēja templim toties. Neviens viņu nelaida templī, nešķīstu cilvēku. Nē, tikai tad, kad tu biji
vesels kļuvis, tikai tad tu varēji atnākt atpakaļ templī un piedalīties dievkalpojumā. Tajā laikā dziedināšanu apstiprina priesteris. Es esmu mācītājs. Mēs varētu iztēloties, jūs esat saņēmuši dziedinājumu, tu vari tur grozīties pie spoguļa stīvs palikdams. Ja es neesmu apstiprinājis tev, tavu dziedināšanu neskaitās. Tu vari teikt, redz, neviena plēksne nav. Nav man vairāk spitālības. Ja es neesmu devis akceptu, grozies vēl 2 dienas. Nedara. Un tie spitālīgie, tie nešķīstie, tie dabūja nākt pie priesteriem un rādīties tiem saviem garīgiem līderiem, lai viņi ar zieģeli apstiprina, tu esi kļuvis vesels. Nepietika, ka tu pats kaut ko tur konstatēji. Tā bija tāda laika kārtība. Un mēs varam lasīt, ka Jēzus sūta visus 10 uz ciemu, kur tie dzīvoja, lai rādītos priesteriem. Ļoti interesanta vieta Bībelē. Ko rādīt? Ko rādīt? Kas tad viņiem bija jārāda, ka viņiem bija spitālība? Jo mēs lasām, viņi iespējams paskatījās uz sevi tajā brīdī, ka Jēzus teica, ejiet apakaļ uz ciemu un rādīties priesteriem, tad nav pateikts, cik stadijas vai cik kilometri no tās vietas viņiem bija jāiet. Iedomājies, kā jāiet? Man jau, ko tad es rādīšu? Man vēl viss notiek. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka ceļā viņi tikai palika veseli. Viņi nepalika uzreiz veseli. Ceļā viņi palika veseli. Viņiem vajadzēja ticību, lai dotos ar visu savu spitālību rādīties priesteriem. Jo ceļā tur nav pateikts, tur 200 metri pirms tiem priesteriem vai 10 minūtes pirms satikšanos ar priesteriem viņi kļuva veseli, bet viņi no Jēzus aizgāja ar pilna apmēru spitālību. Tas man tas man saka, ka bieži vien dziedināšanu no kunga ir jāsaņem ticībā. Ticībā. Vai mēs varam sacīt, ka šiem 10 nebija ticības? Bija. Dziedināšana no spitālības, viņi dabūja visi 10. Tikai viens atnāca atpakaļ pateikt paldies. Viņi visi gāja ticībā, iespējams, ka no slimības tik ļoti cilvēks var nogurt un pagurt. Esat kādreiz bijuši paguruši no savām vainām un kaitēm. Tik ļoti cilvēks var pagurt, jo, ziniet, arī līdz bezcerībai ir jāizaug cilvēkam. Arī bezcerības laiks ir jāiemanto. Un ziniet, kur bezcerība aizved? Bieži vien bezcerīga cilvēka stāvoklis tādā bezcerīgā pozīcijā aizved pie patiesas ticības. Jo bezcerība liek izslēgt visus tavus, manus cilvēciskos faktorus. Aka ir sausa izsmelta. Man vairāk nav kur idejas, kur meklēt palīdzību. Bezcerība aizved pie ticības. Un mēs lasām, ka visi 10, mēs nezinām, cik ilgu laiku viņi tur ar to spitālību staigāja. Bet viņi visi 10 no Jēzus dodas ar pilnu apmēru spitālību un ceļā viņi top veseli. Un Jēzus saka, ticība jums bija palīdzējusi. Viņi ticēja. Viņi ticēja, ka Jēzus var mani dziedināt no viņa mutvārdu apliecinājumu, kad es varu saņemt dziedinājumu. Un mēs varam lasīt, ka Jēzus šim samarietim uzteica viņa ticību. 17. nodaļas 19. pants. Celies, ej, tavu ticību tev ir palīdzējuši. Šis piemērs mums māca, ka ir situācijas, kur pateicība rodas nevis uzreiz, bet atrodoties ceļā. Iespējams, ka arī tavā dzīvē šobrīd ir tāds posms, kur tu saki, neiet nekā. Neiet, ej pie ārstiem, tu zāles vien raksta, lūdzu Dievu, it kā jau nekas nenotiek. Un varbūt tas tavā dzīvē ir tieši šis dziedināšanas ceļš, kur arī tu dziedinājumu no Kristus saņems ticībā. Jautājums ir, cik liela ir tava ticība? Neļauj cilvēkiem no malas mērīt tavu ticību. Ir reizēm tādi cilvēki, kur piestājās blakām un saka, klausies, tev dzīvē ir tāpēc tā, ka tev ticība bija par maz. Es nezinu, kurš mums ir devis tādu priekštiesību mērīt otra cilvēka ticību. Mums ir jārūpējies, vai man ir ticība, vai manā lukturī ir eļļa.
Un ja tev šī ticība ir, un man liekas tik dīvaini, ka Jēzus salīdzina ar mazu sinepu graudiņu. Esat pamēģinājuši mazu sinepu graudiņu. Nopērcat sinepu, Santa var nopirkt tādas sēklas? Jā, var nopirkt. Ja Santa saka, tad es ticu. Jā. Paņemat saujā mazos sinepu graudus sēkliņu. Jēzus saka, ja tava ticība ir kā šī mazā sēkliņa, tu kalnus varēsi pārcelt. Un nevajag to raksturvietu tā mērīt uzreiz, ka tu varēsi pieiet pie gaiziņa un viņu citā vietā pārnest. Tie kalni ir domāti tās mūsu problēmas dzīves. Lai kāda būtu tā mana problēma ar šo mazo ticības graudiņu, es varēšu tam kalnam pateikt, pārcelies tur, un viņš pazudīs. Ticība ir vajadzīga. Ej, tava ticība tev ir palīdzējusi. Šis piemērs mums māca ne tikai ticēt, bet viņš mums arī māca pacietību un uzticēšanos. Es nezinu, vai es jums drīkst jautāt, bet ja tev būtu jāizmēra tava uzticēšanās Jēzum, cik tu ieliktu atzīmi no 1 līdz 10? Es tā reizēm testēju arī sevi. Cik tu ieliktu sev atzīmi tavai ticībai, uzticēšanās Jēzum no 1 līdz 10, skalā no 1 līdz 10, cik tu sev personīgi neskaties uz to otru, lai viņš sev pats liek atzīmes, cik grib. Tu sev, cik būtu? 5 būtu? Oi, pa daudz, ne? 4, 3. Reizēm uz 1, un reizēm uz 2, un tā jau reizēm, ka mums liekas, ka ir 5. Tad mums liekas, ka mēs tādi ticības varoņi, nāc, es vēl padalīšos ar tevi, man ir par daudz. Tu zināji, ka Dievs nekad nepieviļ cilvēku. Un savā ziņā šis stāsts ir, kad nepieviļ. Ja mēs nākam pie Kristus, un man arī vārdi Bībelē liekas, ar kādus Dievs mīl, kam satriekts gars. Kam satriekts gars. Es negribu, ka jūs visi esat satriekti. Man ir prieks jūs redzēt smaidošs, un es arī saprotu, kur cilvēki ir drūmi. Nav jānāk baznīcā visiem smaidošiem, tikai tāpēc pēc zīmola, ka tu esi kristietis. Mēs dažādi varam atnākt. Bet man ir prieks jūs redzēt un satikt, ka jūs esat smaidoši un apgaroti. Tāpēc, ka ir Kristus. Tāpēc, ka tev ir kungs, kam uzticēties. Dieva daba nav cilvēku atstāt nelaimē. Dieva daba nav cilvēku atstāt vissarežģītākajās viņa dzīves posmos un pateikt, tiec galā. Tā mēs cilvēki daram. Mēs cilvēki viens otru pametam tad, kad ir grūti. Kristus nevienu nepamet, ka ir grūti. Kristus nāk palīgā. Kristus stiprina, Kristus ceļ, viņš iedrošina, viņš māca un pārmāca. Reizēm pat nemērot, kāda ir mūsu ticība. Iedomājies, ja Kristus mērītu, kāda ir tava ticība, un tikai pēc tavas ticības viņš būtu tavā dzīvē. Šodien tikai uz vieninieku tu tur no tā grāvi ārā. Nē, es iešu pie tā, kam ir 6. Nē, Dievs ir uzticams. Jā, Kristus arī respektē cilvēka brīvo izvēli. Es pat teiktu, diezgan novazāta tēma kristietībā. Jo Kristus respektē tavu brīvo izvēli. Viņš neviena cilvēka dzīvē neielaužas ar varu un saka, tev vajag mani. Viņš aklajam Bartimejam prasa, ko tu gribi, lai es tev daru. Oi, cik grūts jautājums. Iedomājies, tev Kristus šodien nostātos blakām un pajautāt, ko tu gribi, lai es tev daru. Ko tu atbildētu viņam? Tas ir apmēram pēc sērijas, ko tu gribi, lai tev dāvina dzimšanas dienā. Paļauj man padomāt. Jēzus, ja tev tā pateikt, ko tu gribi, lai es tev daru, ko tu atbildētu viņam? Tev ir gatavs lūkšs tāds sarakstīņš, ko teikt, ja es tagad klausies, punkts numur 1, punkts numur 2, punkts numur 3. Nav nemaz tik viegli. Pie kuras kategorijas varētu pieskaitīt mani? Es esmu viens no tiem 9 vai tas 10. Es tikai atgādināšu, ka Dieva spēks pasaulē nav gājis mazumā. Mazumā ir gājusi cilvēku nepateicība un masticība. Ar to cīnījās tajā laikā mācekļi, kuri Jēzus viņiem pārmet viņu masticību. Tas arī notiek mums šodien mūsu dzīvē. Mēs cīnāmies ar masticību. Un mūsu ticību ietekmē diezgan pasaulīgi faktori.
Diezgan pasaulīgi faktori. Jo patestē sevi, pajautā sev, nostājies pret spoguli un pajautā, hei, Raivi, kā tu šodien jūties? Slikti. Kāpēc? Piecēlos, nebija jomas. Nebija garstāvoklis. Jums ir garstāvokļa svārstības. Ja? Apmēram kā Latvijā gadu laiki. Ja? No rīta piecēlies diezgan sev patīku, pēcpusdienā jau nē. Ne tikai sevi negrib redzēt, arī citus negrib redzēt. Ja? Mazumā ir gājusi cilvēku nepateicība. Jo nevis lūkšanām ir jātop lielākām. Lūkšanu saraksti mums ļoti dabīgi top lielāki. Bet jāvairojas pateicībām. Cik es Dievam pateicos par to, ko viņš manā labā ir darījis? Bez lūkšanu saraksta tavā dzīvē, cik ir garš pateicības saraksts? Ziniet, ka reizē mēs, lai izvēlētos dzīvē kādus nopietnus lēmumus, ko cilvēks dara, ņem papīra lapu, piemēram, kur mācīties tālāk vai kurā draudzē būt. Un tad velk plusus un mīnusus, izvērtē. Es došos tur, kur vairāk tie plusi. Cik tev ir plusi pateicības sarakstam? Cik tev viņš ir izaudzis liels? Nedomā tagad par lūkšanu sarakstu. Par vajadzībām, nē, par pateicību. Varētu būt tā, ka tu saki, klausies, Raivi, cik tev tagad tās pildspalvas ir tajā kabatā? Man izbeidzās tinte aizdod, man ir vēl ko pierakstīt turklāt. Pateicības, 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 Dievam pateicības. Vai nav tā, ja cilvēks nepasaka paldies Dievam, viņš kaut kādā mērā ar laiku to pieskaita savam panākumam? Tāda tendence ir vērojama. Jo visi cilvēciskie kroņi ir jāmācās atdot Kristumu. Visi cilvēciskie kroņi. Es par jums nerunāju, es par sevi runāju, kur reizēm gribās pieskaitīt. Tāpēc, ka Raivis. Neko Raivis. Ko Raivis? Neko. Es bez savu debesu tēvu nenieka nespēju izdarīt. Pateicība ir tad, kad visas savas dzīves uzvaras. Es esmu pasvītrojis pilnībā visus tavus dzīves sasniegumus. Es atdodu debesu tēvam. Atgādināšu, ka 2. Korintiešiem 3. nodaļas 4. pants saka tā, ka ieklausieties. Tāda paļāvība mums ir caur Kristu uz Dievu. Ne, ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu domāt, bet ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva. Ja tu esi kaut ko spējīgs labu padomāt, tepat nav teikts labu izdarīt kaut ko. Mēs reizēm ar labiem darbiem cenšamies atpirkties no Dieva. Ja vēl viens labs darbs būs manā dzīvē, tad es kļūšu vēl mazliet labāks Dievam. Ne ar vienu darbu tu nevari Dievam iepatikties. Ne ar vienu darbu tu nevari tikt šodien debesīs. Tā ir darba teoloģija. Maldu mācība. Jo es vairāk darīšu, jo es vairāk kalpošu, jo es tad garants debesīs. Nē, pie Kristus upuru šodien vairs nav nekas klāt jāpieliek. Viņš viss izdarīja pie krusta Golgātā. Es pat neko domāt labu bez debesu tēva nevaru. Kad pēdējo reizi kaut ko labu padomāju? Tad saulainu, kā šorīt, saulīta, silta. Kad pēdējo reizi kaut kas labs tāds bija, kur tu saki, es esmu diezgan labi sācis domāt. Visu dzīvi tāds negatīvs esmu bijis un pēkšņi man nāca kaut kas labs manī rosījās, kur es varēju teikt, jā, es zinu, ka jums ir ko atcerēties. Es zinu, ka jūs labi domājat. Bet cik es to piefiksēju savā dzīvē? Vai mums ir nācies padomāt, ka iespējams es Dievam esmu pateicību parādā? Par ko tad? Par ko šodien pateikties Dievam? Gribās jau uzreiz sacīt par visu. Par visu. To ir labi teikt smaidošiem cilvēkiem. Tie cilvēki, kuri ir grūtībās līdz, kad mēs sakam ūdens smeļās mutē, pieeja pie tāda cilvēka, pajautā viņam. Vai tu šodien vari no sirds pateikties Dievam? Un bieži vien ir šis jautājums, par ko tad man pateikties? Un iespējams, ka šis jautājums bija arī atlikušo 9 spitālīgo, jeb izdziedināto problēmu. No otras puses,
Nav jau rakstīts, ka šie 9 nepateicās. Mēs nelasām Bībelē, ka viņi nepateicās. Aizejot priesteriem atrādīties, viņiem vajadzēja pateikties, jo to pieprasīja priesteri oficiālā gada paziņojumā. Mēs to varam izlasīt 3. Mūzes grāmata 14. nodaļa no 1. līdz 32. pantam. To vajadzēja priesteriem ierakstīt oficiālā gada paziņojumā, ka viņi ir izdziedināti. Un iespējams, ka viņi aizgāja pie priesteriem un teica, slava Dievam, paldies, es esmu vesels kļuvis. To arī atgādina Dāvida dziesma. 103. psalmā 2. pantā teici to kungu manu dvēseli un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. Neaizmirsti, ko Dievs tev labu darīs. Ziniet, kur tas mūs aizved? Tas mūs aizved pie vienas realitātes, ko sauc par sliktu atmiņu. Cik tev ir laba atmiņa? Cik tu labi atceries to, ko Dievs tev ir darījis? Tagad par Dievu tavā dzīvē. Paņem nost tās, nezinu, kas tavu atmiņu trenē. Bet to, ko Dievs ir darījis labu tavā dzīvē. Dzīvot pateicībā nozīmē dzīvot ar apziņu, ka Kristus ir klātesošs visos manos dzīves notikumos. Ne tikai kādā dzīves brīdī vai posmā, bet visā manā dzīves garumā. Tā ir tā pateicība Dievam. Jo iedomājieties, ja tev būtu jāķer tās pateicības kā tādi spilgti notikumi savā dzīvē, cik tu ilgi rakstītu? Tu piedzīvot atkal vienu kārtējo drūmo dienu savā dzīvē un teiktu, kur tad viņš ir? Kur tad ir Dievs tagad? Man tā ir bijis. Kur es cilvēcīgi neesmu sajūtis Dievu klātnību. Man likās, Dievs šajā brīdī no manis ir tik tālu prom, kā ne no viena cita. Es esmu jūties kā tas spitālīgais, atstumtais. Dievs redz visu citu dzīves. Manu viņš neredz. Es esmu atstumts no Dieva acīm. Tāda ir bijusi mana cilvēcīgā sajūta kādām grūtībām ejot cauri. Bet ziniet, Kristus nav mūsu dzīves projektu vadītājs, kurš vienu projektu noslēdz un tad ķerās klāt pie nākamā. Kristus tavu dzīvi neskat kā kārtējo projektu. Viņam cilvēka dzīve nav projekti. Šodienas cilvēkiem ir jāmācās ne tikai Kristu ielaist savā dzīvē, bet arī viņu dzīvot attiecībās. Un ziniet, kad pazūd pateicība, tad, kad sāk pazust manas attiecības ar Jēzu, tad pazūd pateicība. Tad mans pateicības saraksts sarūk ar vien mazāks. Un es sāku atkal pieķerties klātām pasaulīgajām lietām, kas liekas, ja tas varētu būt manā dzīvē, man dzīvē klātos labāk. Apmēram tā ir kā stipra kafija nogurušam cilvēkam. Tad, kad pazūd attiecības ar Kristu, tā kā ar Kristu iet attiecības mazumā, tad pazūd pateicība. Un šī mūsu pateicība ir liela daļa no šīm attiecībām. Ka kristietis spēj pateikties, iedomājieties šodienas Latvijā, vispār pasaulē, paņemat mazliet tādu pasaules fonu, kur apkārt ir tik daudz negācijas. Un tur viens kristietis, kurš saka, slava Dievam, ka es varu dzīvot. Kad ārā tik skaistas tulpes zied, kad tūlītām trešdienā jūs redzēsiet priekulu uzsprāgs no zaļuma aiz šī siltā laika, ka mēs varam iet un pateikties. Un tur tev nāk pretī 3 pesimisti, kur saka, viss ir slikti. Ar tur viens priekuls baptistu draudzes loceklis apgarots, un tad droši saka, kaut ko salietojies esi. Nē, es mīlu Jēzu. Kāpēc tā var būt? Tāpēc, ka mums ar Kristu nav platoniskas attiecības. Man bija draugs skolas laikā. Es teicu, tu draudzējies ar to meiteni? Nē, mums ir platoniskas attiecības. Es saku, ko tas nozīmē? Kas ir platoniskas attiecības? Zini, ko tas puisis atbildēja? Es viņas nelaižu rokas stiepienu attālumā sev tuvumā. Labi. Varbūt arī mēs ar Jēzu tā varam dzīvot. Tā. Tur. Saskatīt, pamanīt, nofiksēt un pateikties. Un es jums šajā brīdī nesaku formulu.
Tā nav kaut kāda formula. Tas drīzāk liecina, ka man šajā dzīvē ir jāmācās mainīt skatījumu uz lietām un apstākļiem sev apkārt. Īpaši tāpēc, kad es esmu Dieva bērns. Mainīt skatījumu uz dzīvi. Jo pateicības pretstats ir nepateicība. Pateicības pretstats ir nepateicība. Var dzīvot ar skatījumu, kad viss ir slikti. Viss ir slikti. To sauc par atsacīšanos redzēt Kristu darbībā. Ļoti vienkārši. Ja es dzīvoju ar skatījumu, kad viss ir slikti, un nedod Dievs, ja es vēl inficēju tos savus apkārtējos ar šādu pandēmiju, viss ir slikti, mīļais draugs. Tā ir atsacīšanās redzēt Kristu darbībā. Pāvils Efeziešu vēstulē 5. nodaļā 20. pantā saka, pateicieties vienmēr un par visu Dievam Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Kāda šodien izskatās mūsu pateicība? Es esmu piedzīvojis tādus posmus, kuros uz brīdi tu pieķer sev pie domas, ka manī ir nevis izveidojusies pateicība par to, ko Dievs manā dzīvē dara, bet drīzāk tāds reliģisks pieredums. Es to tā esmu sev traktējis, kā reliģisku pieradumu. Ko es ar to domāju? Es no rīta pieceļos, un es kā kristietis nedrīkst atļauties teikt, ka Dievs nav. Viņš ir, viņš dzird, viņš dara, ir draudze, ir bībele, ir mans lūgšanu kambaris. Tikai šis viss kādā brīdī ir aizgājis garām manai sirdī. Tas viss man ir eksistējis manā prāta līmenī, manā apziņas līmenī. Pēc sērijas visi tā runā, man ar tā ir jārunā, bet šis fakts nav sasniedzis manu sirdi. Cik tava sirds ir nodevusies Jēzum? Lai būtu no tāda prāta līmeņa, tas varētu ienākt kā realitāte mūsu sirdī. Jo no sirds pārpilnības mute runā. Tad, kad pateicība sasniedz sirdi, tas ir kā indikators, ka esi sastapies ar savu dvēseles glābēju. Ir notikusi sastapšanās, nevis satikšanās. Tad pateicība plūst no cilvēka. Jo tad cilvēks vairs nebalsta savu pateicību, izejot no lieliem Dieva darbiem viņa dzīvē. Ir tādi konferences cilvēki. Viņa ticība ir tikai tāpēc, kad ir kādas lielas konferences gadu garumā. No vienas uz otru, no vienas uz otru. Un ja nav konferences, nav ticības, nav Jēzus. Tad pateicība dzimst jau tad, kad atverot acis, tu ieraugi jaunu saulrietu. Jaunu dāvātu žēlastības pieskārienu savai dzīvei, un tu saproti, ka tas tavā dzīvē nav pašsaprotami. Tas nav pašsaprotami tev to visu kā cilvēkam ieraudzīt. Tā ir Dieva žēlastība. Vai es esmu tas 10? Es no sirds vēlētos būt. Bet es apzinos, ka nevienmēr tāds esmu. Tik bieži ļaujos sev ietekmēt citiem cilvēkiem, tu ļaujies sev ietekmēt citiem cilvēkiem. Citu cilvēku ietekmei. Kur teikt, nebūtu saticies, nebūtu sabojājis garstāvokli. Atlikt kādu 15 minūtes parunāt. Arī manā dzīvē viss kļūst slikti. Kad tik bieži mēs pamanām to, kam vispār nav vērtības dzīvē. Tik bieži mēs paskrienam garām mazām lietām, kuras mēs nepamanām. Kristum ir vajadzīgs mūsu paldies. Tu saklausīji pareizi. Kristum ir vajadzīgs mūsu paldies. Tomēr gala rezultātā, tad, kad atnāca atpakaļ tas 10, ko Kristus saka tam 10? Kur palika tie 9? Ja tev liekas, nē, Dievam nevajag man paldies, šī situācija, kur palika tie 9? Vai tad es viņiem nedarīju labu? Kāpēc viņi neatnāca atpakaļ? Pateikt, Kristi, paldies, ko tu dari manā dzīvē. Tomēr gala rezultātā mēs jau saprotam, ka šis paldies ir vajadzīgs mums pašiem.
Nevis, ka lai sevi celtu vai ievērotu vai lielītu vai uzteiktu, bet vienkārši fiksētu šo svētā gara balsi sevī, savā dzīvē, kura ik brīdi klusi mūsos čukst, sakot, vai tu pamanīji, vai tu redzēji, vai sajūti savu tēti pieskārienu savā dzīvē. Dzīvot klātesoši Dievam, ar šo mūsu paldies nozīmē dzīvot abrīnā par sava radītāja esamību ik uz soļu. Lai cik mēs seni nebūtu, mums ir no jauna, kā maziem bērniem jāmācās redzēt, sajust, no jauna uz pierastām lietām paskatīties ar abrīnu un sacīt, viņš patiesi ir reāls un dzīvs. Šo skatienu un redzējumu ir vajadzīgs mantot mums katram. Pateicības dēļ. Uz vecām lietām ar abrīnu skatīties no jauna. Iedomājieties, kāds varētu izskatīties svētdienas dievkalpojums. Mēs viens otru ieraudzītu. Kur tu biji palicis visu šo laiku? Nebija tev redzējis, ka tu ietu uz veikalu un tu skatītos, kā skaisti zied koki, puķis, un tu iet klāt ar tādu abrīnu, kā aklam cilvēkam uzliek brilles, un viņš sāk redzēt, un viņš ar abrīnu visā. Tilgojies pēc tāda skatiena. Atkal no jauna. Atgriezties bērnībā, neskatoties uz mūsu gadiem, atgriezties bērnībā savā sirdī. Tur ir pateicības dzimtene, šeit. Nevis reliģiskās formās, šeit rodas pateicība ar mazbērnu acīm. Lūksim Dievu. Mīļais Jēzu, mēs Tev pienesam savu pateicību. Piedod, ka novēlotu. Piedod, debes Tēvs, ka arī es esmu bijis viens no tiem, kas ļoti bieži neierauga, ko Tu dari. Ļoti bieži paskrienu garām, debes Tēvs, tām mazajām pērlēm, kuras Tu mums sniedz dzīvē. Piedod, debes Tēvs, ka dažkārt daudzas lietas liekas tik ļoti pašsaprotams. Tēvs, palīdz mums izkāpt no tiem zābakiem. Palīdz Tēvs mums atkal no jauna uz šo dzīvi paskatīties ar mazu bērnu acīm, kurā mēs novērtējam savu tēti, savu debesu tēti, Tavu klātbūtni, Tavu klātesamību, kur mēs arī mācāmies pateikt paldies par Tavu pārmācību, jo to, ko Tu mīli, Tu pamāci un pārmāci. Tēvs, lūdzu, atver mūsu acis, ka mēs neredzētu tikai to, kas ir mūsu degunu galā, bet ka mēs mācītos saskatīt tos horizontus, ko redz Tu. Tēvs, atver, parādi mums viņus. Parādi, Tēvs, ka mūsu ģimene, maizes klaips, mājas, kurā dzīvojam, draudzi, kurā nākam, cilvēki, ko Tu mūsu dzīvē esi licis. Tās nav pašsaprotams lietas. Tā ir Tava žēlastība, ko Tu mums parādi ikdienu. Paldies Tev, Tēvs, ka arī šajā brīdī Tu esi pie mums. Ka Tu liec mums pasmaidīt, ka Tu mūs uzrunā, ka Tu mūs iedrošini. Un tas ir tikai tāpēc, ka nevis mēs cilvēki esam sanākuši Tavā namā, bet tāpēc, ka Tava gara klātbūtne ir kopā ar mums. Un par to mēs Tev pienesam slavu, godu un pateicību arī šajā brīdī. Āmen.